Olaini, mans dzimtais novads. Pāri purviem un klajumiem gājušas kaujas un cīņas. Zemē ieceras neskaitāms rētas un brūces. Katra vietiņa šeit atgādina par Pirmā pasaules kara notikumiem. Ierakumi un blindāžas, patrons un šķembs ir sastopams ik uz soļa. Zeme vēl ilgi sevī glabā šīs vēstures liecības. Olainas zaļā burvība kara laikā bija patvērums un mājas ap armiju karavīriem, kuri 2 gadu laikā katrs cīnījās par savu mērķi un ideju. Mūsu novadā nav augstu kalnu un greznas pilis, bet mums ir sava vēsture. Vēsture, ko mums neatņems neviens. Kā izdomāja veidot šo ekspozīciju un par tās procesu? Principā šī doma jau manī bija briedus krietni sen, un tas nebija tāds spontāns lēmums. Pirmām kārtām jau šo domu man uzvedināja patriotiskās jūtas pret savu dzimteni un dzimto pilsētu Olaini. Jāsaka tā, ka Olaini, protams, nav pēc gadiem tik sena kā Cēsis, Ikšķila vai Rīga, bet viņi ir bagāti ar savu vēsturi. Viņi ir bagāti un cauri Olainas novadām ir gājuši gan kaujas, gan kari, un, protams, cauri novadām iet galvenā dzīsla, kur mēs zinām, kā Rīgas-Jelgavas šoseja, pa kuru ir tūkstošiem, es pat nebaidos teikt miljoniem, ļaužu, tā tad ir gājuši pāri pa šo dzīslu un atstājuši ļoti daudz vēstures liecības ir. Bet šajā gadījumā, ja mēs atgriežamies pie ekspozīcijas veidošanas, tad es uzskatu, ka tas ir mans pienākums, ne tik daudz varbūt kā darba pienākums, bet pienākums pret savu dzimto pilsētu Olaini. Un tad, kad sapratu to, ko es vēlos redzēt šajā ekspozīcijā, tad sākās pats interesantākais, kā to realizēt. Un tas nebija viegls darbs, jo no idejas līdz realizācijai bija grūtāks ceļš ejams nekā no sākuma tas šķita. Jo pirmā tā atskārsme par to, ka tas nebūs viegli, bija, kad sākās materiāla meklēšana. Šajā gadījumā neiet tik daudz runas varbūt par tieši šiem te bildēm un informāciju pašu, bet ir par šiem taustāmajiem vērtībām, par priekšmetiem. Un sākot veidot šo ekspozīciju, manā rīcībā bija tikai atsevišķs patronu čauls un 3 šķembs. Tālūk. Šodien mums kārtējā Olainas vēstures mākslas muzeja rīkotā ekspedīcija, kuras rezultātā mēs ceram iegūt ļoti vērtīgu informāciju par to, kā tad dzīvoja vācu karavīri vācu blindāžās šeit Olainas apkārtnē un iegūt jaunus eksponātus jaunajai ekspozīcijai. Dodamies! Tātad, kādēļ izvēlējāmies šo vietu? Pirmkārt, mēs viņu izvēlējāmies tādēļ, ka pēc kartēm šeit vajadzētu būt nelielai vācu apmetnē bijušai. Protams, īslaicīgai, nekādu ierakumu šeit, protams, nav bijuši, bet telts bija. Tātad ar teltīm ir bijuši šeit tāda neliela apmetnīga. Un šodien es gribu pārbaudīt, vai rakstītie avoti saskan ar realitāti. Avotos ir rakstīts to, ka 16. gada vasarā šajā vietā netālu no Olainas ir apmetusies 4. paziņas landšturma bataljons, 4. rota, un 2 nedēļas šeit esot pavadījusi, bet nekādas nopietnas ierakums viņi nav cēluši. Tas šodien noskaidrosim, vai tā ir, vai arī mēs esam atraduši neīsto vietu. Ņemam talkā metāla detektoru, lāpstiņu un skatāmies. Šeit ir diezgan lielā koncentrācijā dažādi metāla priekšmeti, kas atbilst sadzīvēju vācu armijā, gan arī dažādi militārie ražojumi, vai kāds durklis, vai arī kāds šaujamierocis. Tad viennozīmīgi skaidrs, ka mēs šo īsto vietu esam atraduši. Ja ne, tad mums jāmeklē tālāk.
Kas par godi? Vācu Mauser sistēmas šautens. Māri, laiks pārbaudīt laikam signālu. Kas tad tur ir tev tur? Kaut kas te... Melnais. Mikrāsēnais. Viņš diezgan tuvu. Jā. Kaut kas no krāsainā metāla. Jā, tas. Opa. Kas tas tāds? Izskatās pēc tā kā krampīša laikam, ne? Nē, tas ir no vācu lādiņa detonatāra caurulīte, bet viņiem taisīta. Kāds ir stāvoklis šeit priekšmetiem? Stāvoklis, protams, ir dažāds. Ir tādi, kuri ir gulējuši purvā, purvs viņus ir saēdis līdz ļoti tādai sliktai pakāpē, kur pat pēc restaurācijas viņi vairs, grūtos nosaukt par labiem eksponātiem. Un ir atkal tādi eksponāti, kur ir patiešām ļoti labi. Kaut vai šis pats Winchesters, kas ir nācis, viņam ir trāpījuši čempi, ar to vien viņš ir unikāls. Ar to vien viņš ir unikāls, jo divu šādu Winchesteru nav. Vienkārši viņa nav. Ja es viņu būtu, teiksim, paņēmis no noliktavas un nolicis, varbūt ar viņam nebūtu tā aura un nebūtu apakšā tas stāsts. Bet katram priekšmetam, principā, ir savs stāsts. Vācu mutes harmonika dekoratīvā virsma pirms restaurācijas. Kā redzams, viss ir apsūbējis, oksidējies, un nekas īsti nav salasāms. Paskatīsimies, kāds rezultāts būs pēc notīrīšanas. Un te mēs redzam rezultātu pēc restaurācijas. Vācu mutes harmonikas dekoratīvā uzlika, kur virsū redzams ir gan Hindenburgs, vācu krusts, gan arī ķēzars Vilhelms. Mēģināsim padarīt šo priekšmetu atkal tādu pašu, kāds viņš bija gandrīz pirms 100 gadiem. Sākam ar ūdeni. Viegli noskalojam. Jā, jau redzams, kad jau lielākie netīrumi nonākuši nost. Tad mēs izvēlamies tīrīšanas birsti. No sākuma maziņo ņemam. Un viegli skrāpējam nost. Skrāpējam. Nepavisam negrib tīrīties. Velns ar ārā. Pavisam negrib viņš tīrīties nost. Velns ar ārā apnika man jau viss. Viss man apnika. Pēc 2 nedēļām ir jāatklāja ekspozīcija. Man nekas nav gatavs, nekas neizdodas. Kā veicis? Nav nekas labs, es nezinu, ko darīt. Man nekas nepadodas vispār, bet es jau kādu, dienakti tur šito klamu. Vienkārši nekas netīrās. Es vairs kārtībā. Domā, 2 nedēļas palikuši tad ekspozīcijas atklāšanai. Viss būs sataisīts. Ok, labi. Ir tā, ka
par ekstrasensu es sev nenosaušu, jā, un tas būtu diezgan smieklīgi, bet ir, protams, vairāk gadījumi bijuši, kad tu izroc to priekšmetu un tu pilnīgi sajūti tos notikumus, kas ar to priekšmetu ir saistīti. Ja? Piemēram, šis te karavīra maciņš, ja, kurš tika izraksts, burtiski pirms dažām nedēļām, un atverot viņu vaļā, tur bija iekšā monētas un kuloniņš. Un atverot šo kuloniņu vaļā, pilnīgi tajā brīdī es sajūtu tādu kā vilni, kas man aiznes pagātnē. Var teikt, es izdzīvoju tos notikumus, ja, ko piedzīvoju šis te maciņš ar medaļonu iekšā. Es pa kuru katru viņas dēļ nebūtu pat vien pļauju. Nav jēgas, es to saku. Būsimies tagad pārspēt un tā mazāk. Tā, šonakt mums nomaina Sibīrijas strēlnieki. Šonakt mums vēl jāaiziet pēdējā gājienā apskatīties, cik vācieši tālu ir izbūvējuši savus ierakumus. Un rītā tad mēs dosimies uz Rīgu atpūtā. Taisni tā, jūsu labdzimtība! Aiziet! Kas tad tu vēl saģērbies neēst nemaz? Tūliņ jūsu labdzimtība. Kas te nebūtu? Tā. Tagad aiz manis uz priekšu. Vienā rindā. Soļots. Marš! Aiziet! Dodies! Māri! Velns! Māri, cēlies! Kas tev? Šodien mums ir 30. decembris, diena pirms jaunā gada, un godīgi jāsaka tā, nevienmēr mums tas smagais darbs ir prioritāte, mēdzam arī atpūsties. Un šodien mēs esam izbraukuši pēdējo noslēdzošo racienu, lai gan atpūstos, lai arī kādas jaunas eksponātas muzeja ekspozīcijai sarā.
vesela. Ar visu, ko garšvielas iekšā. No garšvielas iekšā? Nē, nu, tur bija garšvielas iekšā. Viss apakš pilnu. Nereti var tādās vietās arī atrast principā tādas manas, kuras tu nekad neesi gaidījis. Pat no uzkabas, sprādzes, ir durkļi pat bijuši iekšā iemesti, ja, kas, nu, principā ir pret reglamentu, bet, nu, kā redzams, dzīvē notiek visādi. Nevienmēr karavīri dzīvoja saskaņā ar reglamentu. O? Šitais bija tas, kas pīkstēja. Jā. Apsignāls. Paskaties, ar kādām cēlu. Viņi visi krita, uzticīgi pildot savu pienākumu. Tā rakstīts uz pieminekļa Jaunzembrāļu kapos. Cik daudzi zaudēja savas dzīvības cīnoties divu imperiālistu iegribu dēļ. Dēli zaudēja tēvus, tēvi zaudēja dēlus. 1917. gada 5. janvārī, agrā rīta stundā, divu armiju karavīri cīnījās viens pret otru. Pret savu gribu tika raidīti šajā asņainajā kaujā. Un te, nu viņi visi kopā atraduši miera adus vietu kopējā kapsētā. Vienkārši strādnieki, zemnieki, jauni puiši un sirmi vīri. Es nešķiroju vācietis, krievs vai latvietis. Nāves priekšā viss ir vienādi. Lai sveces liesmiņi sasilda kritušo dvēseles un stāsta jaunajai paudzei par traģiskajiem notikumiem, kur viss norisinājās mūsu novadā Ziemassvētku kauju laikā.